Tā, kad bija 100 dienas, kopš jūs bijāt amatā, jau tur bija tāda politologu kritika, ka patiesībā jau Rinkevičs īsti tai saliedētības jomā, ne tā kā īsti ķerās klāt, vai kaut kā uzmanās, vai īsti nav definējis, ko te viņš grib darīt. Jūs pērn teicāt, ka prezidents ir dialoga veicinātājs un uzturētājs. Kur ir tas dialogs? Dialoga veicinātājs un uzturētājs tiešām par daudziem jautājumiem un daudzās lietās tas ir noticis. Bet redziet, tas, ko gan es esmu pamanījis, ka mums ir vesela rinda tādu ekspertu saliedētības jautājumos, kas domā, ka apgūsim projektu, iztērēsim naudu, uztaisīsim kaut kādu konferenci un beigais dialogs ir noticis. Es patiesībā sakot sapratu, ka pašreizējā situācijā pirmais un galvenais uzdevums ir nesasināt to, kas jau šobrīd ir. Un man ir neko vairāk nedarīt. Paga, tas jau ir daudz, jo aicinājumi tur aiztaisīsim, tur nezinu, Krievu teātri, tur vēl kaut ko, vai no otras puses taisni pretējā puses, kas tur prasa mums te tagad īpašas privilēģijas. Patiesību sakot, tas sāsinātības līmenis ir ļoti sarežģīts, un tādēļ es tiešām ļoti uzmanīgi pieeju tiem jautājumiem, jo vienkārši ar vecām metodēm iztērējam kaut kādu tur laiku, atnāk visi vieni un tie paši cilvēki, kas nav plašāka sabiedrība, un beigās secinām, ka tās pašas socioloģiskās aptaujas bet jaunas metodas ir. Nebūs. Šobrīd ir tā kā ārstiem. Šobrīd nekaitē ļoti, es pat teiktu, problemātiskai jomai. Mēģini sataustīt, ko tu vari darīt maziem solīšiem. Man šad tad saka, kāpēc jūs neuzrunājat jaungadu uzrunās vai citur tikai latviešus? Kāpēc jūs uzrunājat tur, teiksim, Latvijas tautu vai ko citu? Pat tādas lietas mums šobrīd vienam otram liekas kontroversiāls. Es cenšos definēt tos principus, kas ir svarīgi. Latvijas valsts satversme, latviešu valoda kā valsts valoda, agresija pret Ukrainu pret Krieviju. Bet tas nozīmē, ka jūs nekādu lielāku iniciatīvu šobrīd nepiedāvājat. Es nepiedāvāšu nekādas pilnīgi bezjēdzīgas, precīzi dažu stundu, varbūt skaistas iniciatīvas, labi saprotot, ka ja viņām nebūs vilkme, tad tas būs tikai un vienīgi vēl sliktāk. Jēdzīgākas nav? Jēdzīgāks ir šobrīd strādāt mierīgi un klusi, bez pompas, taisot kaut kādus jampadračus. Apzinoties, ka sabiedrība ir sašķelta? Apzinoties, ka sabiedrība ir sašķelta, braucot, starp citu, pie cilvēkiem dažādos reģionos. Es esmu bijis gan skolās, kur pārēji notiek uz latviešu valodu, un tas ir bijis 1. septembris, atkal kaut kur došos uz vismaz vienu skolu. Es runājos ar dažādu, teiksim, tautību. Labi, bet ar runāšanās jau vienkārši tā runa par to, ka viņus var mācīt latviski, bet viņi Latviju ienīdīs arī mācoties latviski. Uzmanīgi. Es tomēr teiktu tā, ka mums ir latvieši, kuri atskaņo tādu Kremļa naratīvu, ka pamazām arī. Tā kā esam ļoti uzmanīgi.